Kas te filmēja no rīta šodien? Esam kalnā. Augstu kaut kur. Kur mēs esam? Kur mēs esam, mīļie mani? Esam. Mēs te esam. Puisi, kur? Kalnos. Kādos? Pie krusta kaut kāda. Krusta? Kaldi. Es prasu, kādā vietā esam. Puisi, kas? Uzzini, kas mēs esam. Noskaidri. Turpinam iet. Tas ir jaunākā īru mode. Kura no visām? Šitā? Parādi pakaļu. Ļoti labi izskatās. Mana izplūdusi. Tu nofilmē reglīgas. Bies iekšā. Ejam pat... Dod klustikam, lai filmē. Kas tam patīk operātoram? Bet viņš vai trenējās? Tu arī filmē. Reglīgas. Mežs saucamais īru. Filmēju visi tagad. Katram jāfilmē pa drusku. Saucamais īru mežs. Kalnā ļoti augstu mēs esam. Liekas, mēs pie tu das var atšivējam. Jā, visu laiku vēl. Kāds tu mēs tam nagiem? Kalnos, jo pat uztamais īsāko ceļu. Mūsu gids Gideons Konstantīns Grehaus, mans papā, ir izdomājis īsāko ceļu, kā nokļūt kalnos. Man tā liekas personīgi, ka mēs atveiesim 3 reizes kalnām apkārt, un mēs kaut kad nāksim arī virsotnē, jo mūsu gids Gideons papā ved mūsus, mēs varējām apiet apkārt, bet mēs ejam priamā īsāko ceļu. Var atšivējam. Jā, tu kalnu kazā. Labi, tagad mēs paņemam pauzīti. Tas ir kā mūsu destinations. Delegācija nāk šurp mūsu varonis jau kalna virsotnē. Piedošanu, roka neskotrīts. Tas ir tas, kur mums jābūt. Ātri apkārtējais peizāžs. Apmēram saprastu, cik mēs esam augstu. Tik augstu mēs esam. Šodien ļoti forša saulaina diena. Ļoti netipiska priekš īrijas. Ļoti skaisti. Labi, uz nākošo reizi tagad. Nu jā, beidzot esam uzkāpuši lielajā kalnā. Pašām pūkām galu uzlikam Kostiks, karača varonis tautas, tad karača īri viņam šos ordeni piešķirs. Apskaties, kas otru. Ziemeļīnie. Jā. Latviju tu neredz? Latvijas tu nav? Tu savu pušku izlikam. Jā. Mamma zvanīja. Vai tu viņu? Es viņai teicu, lai paceļ augšā. Kā es zinu, ko viņa tur dara. Kā es zinu, tāpēc nezvanu, ka tev nezvanā. Kad domā, ko es viņu būtu uzkāpot mātu? Mierīgi. Tas būtu vēl pūs 2 stundas. Tāds izskatās tas kalns, kur katrs cilvēks, kas nāk uz šo kalnu un ņem līdzi kaut kādu akmeni un mēģina viņu uznest līdz pašam galam un atstāv ar domām par kaut ko vienalga, kā vārdā. Protams, te to čupu ir ļoti daudz un dažādas, tā kā